Šorīt esam pie lielās Meža parka estrādes, un principā sanāk tā, ka tā ir nodubultojusies, un mums ir vēl viena lielā estrāde, un tā ir 4. lielajam koncertam par godu uzcelta. Manuprāt, tā ir kļuvusi vēl lielāka un iespaidīgāka nekā iepriekšējos gadus. Galu galā tomēr šī ir jau 4. reize, kad koncerts notiks, un visticamāk tas būs vēl lielāks. Man arī, protams, smieklus raisa tas, ka pat robotiņu zāles pļāvēji šodien aktīvi darbojas, katrs pieliek roku, lai koncerts taptu. Un šorīt ar man arī muzikālais vadītājs koncertam Arsta Rulsmirus. Labrīt! Labrīt! Nu, tātad 4. koncerts. Es dzirdēju, ka Papa Čī, kurš strādā pie video savukārt, ir teicis, ka te būs pilns ar pārsteigumiem. Vai tu vari atklāt, kas tad ir tas, kas varbūt būs pārsteigums, vai kas ir tas, kas tev pašu visvairāk iepriecina šajā koncertā? Sāksim pa vienam. Kas ir pārsteigums? Es gribēju pateikt, ka tie pārsteigumi principā koncerta laikā, būs principā uz katru dziesmu. Tāpēc, ka tā sanāk, mums tā programma ir izveidojusies tāda, ka visiem ir zināmas lielās latviešu dziesmas, visiem ir zināmi lielie mākslinieki, kurus mēs esam arī savākuši kopā. Bet neviens nezina, kura konkrēta dziesma skanēs, kurš to izpildīs. Un tas vienmēr paliek tāds patīkams pārsteigums, un plus vēl kā tā vizuāli tiek noformēta. Tāpēc, ka to, ko Papa Čī ir izdarījis ar katru dziesmu, mums būtībā veidojas absolūti citādāka skatuves noskaņa. Pateicoties tiem ekrāniem, ko mēs redzam, visa skatuves fasāde, tas ir viens liels ekrāns kvartāla lielumā. Un tas arī palīdzēs noteikti dziedāt līdzi, jo es atceros, ka tā ir viena no lietām, kas šajā koncertā ir tiešām sakārtot. Ir dziesmas vārdi. Jā, visām dziesmām būtībā ir 35 kompozīcijas, un visām dziesmām ir vārdi, un var sākt dziedāt līdzi jau no pirmās skaņas. Tik daudz mākslinieku šajā koncertā piedalīsies. Kā vispār apvienot visus mūziķus tādā vienā lielā koncertā, vienā programmā? Tas paņem vienkārši laiku. Tas ir laikietilpīgs process, kuru mēs sākām jau no pagājušā jūnija. Principā gadu tas notiek. Un tad tas no divām pusēm tiek domāts. No vienas puses, kas ir tās dziesmas, no otras puses, kas varētu izpildīt šīs dziesmas. Ja? Un dziesmu saraksts mums ir krietni plašāks pašreiz, tāpēc, ka mākslinieki, kas tās ir izpildījuši, kaut kad sanāk, ja? Tas viss kopums ir liels. Un tur mēs vienkārši gan vienojamies ar pašiem māksliniekiem, gan nākam ar kaut kādiem saviem ierosinājumiem, un tad drosmīgākie visbiežāk parakstās tiem mūsu ierosinājumiem, mazāk drosmīgi tā kā pieturās pie tā, kas jau ir zināms un ko prot. Jā, vēl viena lieta arī tas, ka 4. lielais koncerts šajā pusē, un ir vēl viena jubileja, un Arsta Rulsmirus, man liekas, tu arī var nākt līdzi, ņemot vērā to, ka Star FM frekvencē arī tu esi ļoti daudz skanējis tavu skaņdarbi. Star FM tomēr 125. jubileju. Ejam iekšā Star FM studijā, un te jau priekšā arī Zoopasta. Jā, mani mīļie kolēģi Vaiva un Jānis, labrīt! Kā tev vērtā, ka mēs stāvam? Ceļamies kājās, droši, rīts tomēr ar kafiju. Jā. Kā jūs jūtaties 25 gadi rādio, 4. daļa no gadsimta? Kas ir varbūt spilgtākie mirkļi, ko jūs atceraties? Es zinu, ka grūti, bet... Mēs neesam 25 gadus gan kopā ar Stāriņu, un tas ir tikai normāli, jo 25 gadus nostrādāt vienā vietā, būt kopā ar vienu klausītāju pie viena mikrofona, droši vien labs izaicinājums, bet mēs to ejam. Mums katram ir savas atmiņas, bet mēs esam viena no ilgdzīvotājiem šajā radiostacijā. Tāpēc jā, mēs kā pāris esam kopā 14 gadus. Mums ir viegli rēķināt. Jā, un mums ir ideāls attiecības. Mēs esam 3 stundas tikai dienā kopā, un pa nakti nē, tas ļoti saglabā attiecības, tas labi. Tajā pašā laikā mēs esam vairāk kopā droši vien nekā ar savu partneri dzīves, īsto partneri. Dzīves tā, kas blakus gājēji ar mums tik ilgi nerunā, kā mēs savā starpā. Tas vispār ir burvīgi. Man liekas, tā būs viena ļoti dīvaina statistika mūsu mūža beigās. Tas būs ilgi jāgaida, ka mēs būsim savā starpā vairāk runājuši nekā jebkurš cits cilvēks mūsu dzīvē. Redz, Kristīna, un to mēs arī jūtam, tad, kad mēs aizējam pie klausītāja. Klausītājs atnāk pie mums, kas, starp citu, šodien tāda lieliska iespēja. Nāc uz Meža parku un ienāc radio studijā, vai ne? Kad mēs tik daudz savas dzīves esam uzlikuši uz šīs atvērtās dēlnas, tik daudz par sevi stāstījuši, varbūt pat paši jau aizmirstuši, ko stāstījuši, un tad satiekot klausītāju, mēs par sevi uzzinām tik daudz,
Un izrādās, ka mēs dzīvojam tādu diezgan atkailinātu dzīvi, es pat gribētu teikt. Jā, Tāds ir radioēters. Mums vispār Twitteri nevajag, jo mēs twitterējam visu rītu šeit, ja, un īstenībā, ja tu saki, kas vispilgtāk paliek atmiņā, nezinu, kāpēc nāk prātā tas laiks. Tas, kā tu izslēdz radio. Tas, kā tas bija sen, un noilgums jau tam visam ir. Protams, ka noilgums. Bet īstenībā tas pandēmijas laiks bija, manuprāt, viens ļoti, ļoti zīmīgs laiks, ja, kad mēs bijām viena ģimene. Mēs bijām mājsaimniecība. Tā skaitījās. Mājsaimniecība. Un mūsu uzdevums bija tomēr, neskatoties ne uz ko, dot to cerību staru un kaut kādu optimismu ieviest. Un pašiem mazliet nesajūgt prātā, jums bija šī iespēja tomēr iziet ārpus savas mājsaimniecības un nonākt šajā jaunizveidotajā mājsaimniecībā un būt komunikācijā saskarsmē ar cilvēku. Tas bija dīvaini. Protams, es arī atceros pirmo kara rītu, ja, un tur bija tas dīvainais gadījums, ka Jānis zināja, ka tas ir sācies. Es esmu traks, man vienkārši visu laiku esmu iekšā ziņās. Un es ienāku studijā un es pēc Jāņas sejas redzu, ka kaut kas ir noticis briesmīgs. To rītu es atceros. Protams, tie foršie un gaišie rīti, viņi vairāk, un tas ir loģiski, ja? Bet tas liecina, ka mēs esam gājuši kopā ar mūsu klausītāju visam kam. Gan tiem priekiem, gan arī tādai lustīgai ikdienai, optimistiskai, gan arī tumšiem brīžiem. Man liekas, ka tie ir ļoti vērtīgi, jo mēs kaut kā plecu pie pleca, tā kā viens otru stutējot, tad, ka viens nokar degunu, tad otrs tā kā, turies, gan jau, ka mēs pārdzīvosim un ejam tālāk. Ļoti, ļoti svarīgi, kad ir traki nebūt vienam, ieslēdz radio vienkārši. Tur mēs būsim un mēs ar tevi dalīsim kopā to surgumu. Un turklāt rītdien mēs arī dalīsim kopā šo 4. lielo koncertu, un mūzika ir tā kā pamatdaļa radio, un jūs arī sekojat līdz tik daudziem jauniem māksliniekiem un arī pieredzējušiem māksliniekiem. Kāda ir šī sajūta, ka rītdien Stārvēm dzimšanas diena un 4. lielais koncerts būs kopā? Būs tātad klausītāji, radio, mūziķi. Mēs jūtamies tik īpaši, tas ir tad, kad pašam ir kaut kāda apaļā balla, un tu saproti, ka tev ir ārkārtīgi daudz rados cilvēku, kas māk spēlēt instrumentus, vai ne? Uzreiz ir labāk iespēja nopakot šo ballīti. Mēs esam ļoti pateicīgi lielajam koncertam, mēs esam ļoti pateicīgi pašmāju mūziķiem par to, ka ir šāda kopā sanākšana, un tas, ka mēs varam likt šo savu jubileju zem jau šī, jāsaka, ļoti labā zīmola lielais koncerts, kas ir 4. pēc kārtas. Mēs esam priecīgi, pateicīgi man šeit, ka tas skanēs ar kaut kādu lielu troksni un tālu. Labai mantai stāvēt blakus nav grūti, godīgi sakot, un tā ir laba lieta, un tas ir tāds skaidrs būt daļai no tā visa. Un te es gribētu teikt, ka lielajam muzikas koncertam arī ir sava vēsture, arī ar savām skarbajām dzīves iezīmēm, un te es gribu pamāt roku Olafam Saulrietam, viņš kaut kur tur ir un to visu vēro, jo bez viņa šis nebūtu īstenībā, un tad, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka jā, visām lietām ir sava priecīgā un arī skarbā puse, bez tā nevar dzīvē. Un tā ir tā lieta, kas nāk tādām pamatīgām, skaistām lietām līdzi. Pamatīga un skaista lieta, ne tikai šī jubileja. Paldies, turpiniet darbu, ēterā ir jāiet. Jā. Un, protams, turpināsim gaidīt rītdienas lielo koncertu. Šeit viss pildīsies ar skatītājiem, klausītājiem. Šobrīd viss vēl ir tāds mierīgs, bet rītdien, sestdien pavisam cita sajūta. Lielā kopdziedāšana. Vārdi būs, par to nav jāuztraucas, un kolēģi, es domāju, šis ir tāds labs ievads nedēļas nogalē, kas mums ir priekšā. Atpakaļ pie jums!